Labdien! Šo balvu pasniedzot gribētos būt Nāriņai, vai vismaz jūras mātei, bet jābūt ir tam, kas esi. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka man ir tas godpilnais pienākums pasniegt vienu no 2023. gada Jāņa Baltvilka balvām. Un īpaši priecīgas esmu par to, ka man ir jāpasniedz, jānosauc, jāpiesaka žūrijas speciālā balva. To es savās domās esmu nodēvējusi par speciālā balva nominācija turpinājums. Jo tad, kad mēs domājam turpinājums, tad mūsos ir griba kaut ko nepazaudēt un kaut ko saglabāt. Tad, kad mēs gribam kaut ko turpināt, mēs radām kaut ko jaunu, piešķiram jaunu veidoli jau esošajam. Un šī grāmata, manuprāt, to ir pilnā mērā izdarījusi. Tad es esmu deleģēta pieteikt, ka starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2023 žūrijas speciālā balva piešķirta Mārim Rungulim par skaitām pantu apkopojumu Endendino Šokolokotino, izdevniecība Liels un Mazs. Es žūrijas vārdā aicinu vēl uz skatuves šīs grāmatas pārējos veidotājus. Tas ir mākslinieks Reinis Petersons. Katrs no šīs grāmatas veidošanas komandas saņem īpašo saldumu Šokolokotino. Tāpat noteikti šī gardā balva jāsaņem ir arī Unai Smilgainei par ļoti interesantiem detektīvu stāstiem, ķircināmajiem un skaitāmajiem pantiem. Tāpat mēs gribam nosaukt visu izdevniecības Liels un Mazs veikumu, bet īpaši izcelt grāmatas redaktori Inesi Zanderi, lūdzu nākt pēc Šokolokotino. Grāmatas māksliniecisko redaktori Rūtu Briedi. Un grāmatas dizaina veidotāju Arti Briedi. Jā. Tātad visi Šokolokotino ir lielam un mazam. Bet pirms mēs dodam vārdu grāmatas sagatavotājiem, man ir aicinājums visiem, kas šodien ir klāt, sveikt šo radošo komandu ar uzvaras saucienu Endendino Šokolokotino. 3-4. Endendino Šokolokotino. Redzēs, tāds žūrijas speciāla balvas tiešām ir pārsteiguma balvas. Es savā praksē neatceros tādas balvas iepriekš. Varbūt, ka esmu palaids garām. Esmu palaids garām, izrādās. Bet man tas ir pārsteigums, un es neesmu sagatavojis tādu skaitām pantu, kādu šodien būtu jāskaita, ja? Paralēli šim Endendino. Bet man ienāca prātā šurp nākot šeit uz skatuves, ienāca prātā skaitām pants, kāds nebūtu šodien jāskaita.
Un ir tāds skaitām pantiņš sens. Vārna, vārna, krā. Tava sieva ragana. Vakar cepa pīrādziņus, man nedeva it nekā. Nu, šodien to nevar, es teicu, skaitīt, jā. Paldies vērtētājiem.